Mums taču ir kaut kādi 2, 3 neitrālie sportisti nediktēs, ko mums darīt. Mēs varam runāt, ka sports nav politika, bet sports ir tomēr ir viena no politikas sastāvdaļām, un tā spēle jau nav vienīgi iekš sporta. Ja mēs šīs tiesības būsim izcīnījuši, tad jau skatīsimies, kāds būs kopīgais lēmums par to, vai Latvija piedalās vai nepiedalās Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Startautiskā olimpiskā komiteja pieņēmusi lēmumu, ka Krievijas atlēti, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, nākamgad varēs piedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs kā neitrālie sportisti. Tas izsaucis sašutumu vilni galvenokārt jau Baltijā, Polijā un Ziemeļvalstīs. Daži Latvijas sportisti jau paziņojuši, ka šādā gadījumā Olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies. Lielais jautājums: vai Latvijai vajadzētu boikotēt Olimpiskās spēles, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas un Baltkrievijas? Ir 7 mēneši līdz Olimpiskām spēlēm. Protams, ja viena Latvija un viena tur dažas valstis nepiedalās, tas es nezinu, vai tas mums kaut ko dos. Tas varbūt iekšēji mēs esam tādi cilvēki, kas nepiedalīsimies, bet kaut kādu pienesumu pašam priekš ševs, es neatzīstu to, es nepiedalos. Vai cits saka, es piedalos, man pretinieki nav Krievi vai Baltkrievi, un līdz ar to tas tik jocīgi ir, piemēram, tenisā, ja? Tagad ir tenisā visi spēlē ar tiem pret baltiem karodziņiem, un viss notiek. Komandas sporta veidos tas nav iedomājams. Basketbolists saka, mēs Lomašs, ja, piemēram, varbūt vēl kāds ir teicis, ka es nepiedalīšos. Mēs nevajag piedalīties. Tajā pašā laikā mēs organizējam kvalifikācijas turnīru. Ja? Tad kāpēc mēs organizējam, ja mēs nepiedalāmies olimpiādē? Šitajā visā putrā ir diezgan grūti saprast. Es esmu dzirdējis arī, ka ja mēs boikotēsim, tad mūsu tālākā dalība lielās sacīkstes arī var būt, jautājums zīme, bet ir savu noteikumu. Šis lēmums jāpieņem izsvērts, un man liekas, pirmkārtām jau jāskatās arī uz Ukrainas Olimpisko komiteju, jo tā vai savādāk karš notiek Ukrainas teritorijā. Un, ja Ukraina pieņems lēmumu, piemēram, piedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs, tad, manuprāt, no mūsu puses būtu pietiekami arī nepareizi, ja mēs pieņemtu pretēju lēmumu un nebrauktu uz Olimpiskajām spēlēm. Līdzīga nostāja Skandināvijai. Pagaidiet. Pat ja tur būs 2 vai 3, kā mums viņu dēļ tagad vajag upurēt savus sportistus un pakļaut savu valsti lielām sankcijām, boikotējot, tad mēs neļausim viņiem priecāties par to, ka mēs nepiedalāmies, un tas būs daudz efektīgāk. Ukraina izskanēs tur katru dienu, pilnīgi noteikti es par to pārliecināts, un viņi tie 2, 3, viņi būs maziņi un melni, viņus tur vispār neviens nepamanīs. Nedomāju, ka viņi ļoti labi jutīsies. Un tas būs daudz efektīgāk nekā tagad. Mēs ne. Jūs piedalāties, bet mēs ne. Kāds būs Latvijas viedoklis? Un, manuprāt, šeit mums tiešām ir jāturpina vēl joprojām darbs ar līdzīgi domājošajām valstīm, arī zināmā mērā varbūt veidojot šo koalīciju, lai pieņemtu izsvērtu lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Jo, cik es esmu arī pēdējā laikā lasījis attiecībā uz Latvijas Olimpisko komiteju, kurai šis lēmums būs arī jāpieņem, ja kas Olimpiskā komiteja pieņem lēmumu. Protams, pieņemot lēmumu nepiedalīties, vai tur tiek lietots vārds boikotēt, manuprāt, nav pareizākais vārds, ko var vispār izmantot komunē, jo tas viennozīmīgi būs Olimpiskās hartas pārkāpums ar no tā izrietošajām sekām. Jo, ko nozīmē boikots? Es varbūt visās niansēs precīzi nezinu. Tas arī tuvākā laikā būs no Olimpiskās komitejas izskaidrots. Ziemas spēles tev ir valsts līmenī boikots. Ja kāds sportists individuāli atsakās braukt, tāpēc, ka tur 2 vai 3
tā ir viņa viedoklis, tas jārespektē, un viņam, tās viņa tiesības. Bet ja valsts oficiāli pasludina, ka valsts boikotē, nākamās ziemas spēles garām, nākamās vasaras spēles garām, Latvijas Olimpiskā komiteja tiek diskvalificēta. Laikam zem neitrālā karoga tu vari startēt nākamajās spēlēs. Līdzīgi kā tagad neitrālie sportisti. Un olimpiskajos sporta veidos pasaules un Eiropas čempionāti jums arī garām uz visu šo laiku. Dēļ 2, 3 kaut kādu krievu sportistu dēļ tagad pat ne robiecirst, lielā mērā iznīcināt veselu paudzi ļoti daudzos sporta veidos. Ja gribam panākt, lai SOKS atcer šo te krievu dalību Olimpiskās spēles, tur daudzām valstīm jābūt iesaistītām. Un ja mēs redzam, mēs varam žēloties vai nežēloties, bet tas balsojums bija tāds, kāds viņš bija. Mums FIBA ir devusi tiesības organizēt vienu no 4 olimpiskās kvalifikācijas turnīriem, kur tātad tiks uzvarētāja komanda šajā grupā iegūs tiesības piedalīties Olimpiskajās spēlēs. FIBA mums šīs tiesības ir iedevusi, un mēs, protams, FIBAs ietvaros šo turnīru organizēsim. Mēs esam gatavi tam organizēt. Mums ir tiešām labi spēlētāji un potenciāls pirmo reizi varbūt iegūt tiesības piedalīties Olimpiskajās spēlēs. Ja mēs šīs tiesības būsim izcīnījuši, tad jau skatīsimies, kāds būs kopīgais lēmums par to, vai Latvija piedalās vai nepiedalās Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Tas, ka 3x3 basketbolisti ir izteikuši savu pozīciju un viedokli par iespēju piedalīties Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Jāsaka tā, pirmkārt mums vēl vispār jāizcīna tiesības tur būt, jo Olimpiskās kvalifikācijas turnīri būs tikai nākamā gada maijā, laikam būs pirmais turnīrs. Un līdz ar to, protams, šīs tiesības ir jāiegūt, bet neapšaubāmi. Katram sportistam var būt savs viedoklis, un sportistu aktīvā pozīcija, protams, ir uzteicama, ka viņiem ir viedoklis šajā jautājumā, bet es domāju, aptaujājot Latvijas sportistus, tie viedokļi būs dažādi. Būs gan tādi, ka nē piedalīties Olimpiskajās spēlēs, būs arī iespējams tādi, ka nogaidam, un iespējams tādi, ka nē, piedalāmies, jo tas varbūt ir kāda sportista, varbūt tās viņa dzīves sapņa augstākais līmenis, ko viņš vēlās sasniegt. Līdz ar to, laiks rādīs, kāds būs mūsu kopējais lēmums, bet, manuprāt, būtu nepareizi pašreizējā brīdī pieņemt kādu lēmumu, jo vēl ir pietiekami daudz laika, un, kā jau es teicu sākumā, ka jāstrādā ar SOK, ka ļoti iespējams varbūt SOK pamaina savu pozīciju, bet tas ir grūts darbs. Cita lieta, ka tas nenozīmē, ka jāklusē, un nekas nav jādara. Un šeit es, mūsu ministru prezidenti varu pieminēt Eviku Siliņu, kura izteicās, un tāds arī notiek, ka valstīm kopīgi jāizdara maksimāli liels spiediens uz Starptautisko olimpisko komiteju. Cik man zināms, tad jau top vēstule un vēstules no vairākām valstīm, ne tikai no Baltijas valstīm un ne tikai no Skandināvijas valstīm, lai piespiestu Starptautisko olimpisko komiteju atcelt šo lēmumu. Tas būtu visprātīgākais, ko viņi varētu izdarīt. Un tad beigtos visas šīs raganu meklēšanas un nezinu, kas vēl, jo mums jau, diemžēl, cilvēki, kuri pat ne pretēji, bet nedaudz citādāku viedokli izsaka, bieži vien tur dažos komentāros, nezinu, tur sāta jāsadedzina vai es nezinu, kas vēl jāizdara, vai jāliņšo. Un tāpēc arī tiem sportistiem tie viedokļi, Gunta Vaičela, mūsu arī starptautiskā arēnā atlētu, viena no pretendentiem uz atlētu komisiju, kas teica, ka jāpiedalās gan Latvijai, gan Ukrainai. Tas būs daudz lielāks efekts, bet cita lieta, ka jācīnās pret to kopā, lai nepiedalās tie tā sauktie neitrālie sportisti. Mēs tā kā sevi uzskatām
pat tādu svarīgu valsts, bet tur daudz nezinu, kas mēs tādi vispār esam. Tāpat kā mēs droši vien, ka nezinām, kādas Āfrikas valsts un vēl kaut kādas tur ir kas mums pilnīgi neietekmē. Un viņam tas pilnīgi neliekas aktuāli, kā bija rakstīts, notiek entie kari. Nu, Krievu karo, priekš mums tas ir baigi svarīgi, ja? Tad priekš mums ir kaimiņi, mēs baidamies, ka mums arī uzbruks un tā tālāk, bet citiem tas nav svarīgi. Nu, ej tu viņus pārliecini, ej tu afrikāņus pārliecini vai kādiem Dienamerikas kontinentu.